Es aicinu kājās piecēlušies, lasīsim no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas, no 25. līdz 30. pantam. Jāņa evaņģēlijs 10. nodaļa no 25. līdz 30. pantam. Jēzus viņiem atbildēja: Es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru sava tēva vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Manas avis klausās manā balsī. Es tās pazīstu, un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību, viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks, un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Tas bija Dieva vārds. Debes Tēvs, paldies par šo rītu, kurā mēs varam pulcēties, dziedāt Tev slavu un klausīties Tavā vārdā. Lūdzu, uzrunā mūs katru tā, kā Tu to vēlies, kā tas mums ir vajadzīgs. Paldies, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs un darbosies mūsos. Lūdzu, dod arī savu svētā gara spēku, ka mēs varam arī pazemībā ieklausīties Tevī un arī iepazīt Tevi labāk. Iepazīt Tevi tādu, kāds Tu esi. Un pat, ja tas maina kaut ko mūsu priekšstatā par Tevi, lūdzu dod, ka Tavs vārds varētu pārliecināt. Tā ir mana lūkšana par katru no mums Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es vēlos sākt ar jautājumu. Un jautājums ir tāds: ko tu iegūsti, ticot, ka tu vari pazaudēt savu glābšanu? Ko tu iegūsti, ticot, ka tev ir iespējams pazaudēt savu glābšanu? Es šo jautājumu uzdošu jums vēlreiz svētrunas beigās. Bet, kā jau jūs redzat, šodien ir viena no izaicinošākajām tēmām, un šī sērija mums jau ir pilna ar šādām izaicinošām tēmām, vai ne? Bet tieši tādēļ mēs arī esam šeit kā draudze, lai neizvairītos no tiem tematiem, par kuriem Bībele runā. Man personīgā pieredze, kā jau kādu no jums zina, un arī jūs paši esat to piedzīvojuši, ir tāda, ka par šādām tēmām salīdzinoši reti runā. Kādēļ? Tieši tādēļ, ka tās ir tik izaicinošas. Tas izaicina manu pasaules redzējumu. Tās izaicina manu kristīgo status quo. Bet tieši to jau arī Jēzus darīja, vai ne? Viņš izaicināja cilvēkus. Viņš izaicināja viņus mainīt savu priekšstatu par Dievu. Un tieši tādēļ, kad tas bija tik izaicinoši, viņu beigās piesita krustā. Viņu beigās nogalināja. Viņš bija tik nērts tiem, kuri gribēja turēties pie cilvēku gudrības. Un šodienas izaicinošā tēma ir svēto pastāvēšana līdz galam, jeb glābšanas drošība, jeb glābšanas nezaudējamība. Arī par to Jēzus runā daudz vairāk, nekā mēs dzirdam šodien no kancelēm sludinām. Mēs aplūkosim Jēzus paša teiktos vārdus, kurus mēs arī tikko lasījām no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Un šis teksts mums atklās kādas 3 pazīmes, kādēļ mēs varam paļauties uz to, ka mūsu glābšana ir drošībā, ka tā ir daudz drošāka nekā mums varbūt šķiet. Vienlaikus tiem, kuri varbūt nav vēl savu dzīvi atdevuši Kristum, tas atklās to, cik liela atšķirība ir dzīvot kā daļai no viņa avīm
vai kā daļai, kas ir ārpus viņa ganāmā pulka. Cik liela atšķirība. Un mēs aplūkosim arī to mūsu 1689. gada Londonas Baptistu ticības apliecības kontekstā, kā jūs arī redzat, 17. nodaļa. Un viens no reformētiem baptistiem, tāds Čārls Spērģens, par kuru daudzi no jums ir dzirdējuši, saukts arī par sludinātāju princi, jo pie viņa nāca tik lielas masas, ka tajā laikā, kad vēl nebija mikrofona un skaļruņa, tas bija brīnums, ka viņš tik lielām masām varēja sludināt. Pat Anglijas karaliene bija atnākusi uz viņa svētrunu. Viņš teica tā: glābšanas drošība ir dievišķās mūzikas augstākā nots. Glābšanas drošība ir dievišķās mūzikas augstākā nots. Tā nots, kur ir visgrūtāk nodziedāt. Un tomēr, tā, kad tu viņu nodziedi, viņa iedod tev tādu skaistumu, kādu reti kad ir iespējams dzirdēt. Viņa prāt, šī mācība par glābšanas drošību bija visaugstākā no visām doktrīnām un mācībām, jo tieši šī satur kopā visas pārējās mācības. Viņš teica, kāda jēga ir iegūt glābšanu un visus tos brīnišķīgos apsolījumus, ja beigu beigās es nespēšu viņus noturēt līdz galam. Tā un tieši šī mācība par glābšanas drošību ir tā, pie kuras visi stāv un krīt. Tu vari kaut ko iegūt, bet ja tu to pazaudēsi, tad kāda jēga no šīs dāvanas? Un mēs tūlīt arī redzēsim arī Jēzus vārdos to, cik viņam ir noteikts viedoklis par šo tēmu no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas. Pirmais punkts, ko es vēlos izcelt no šī Jēzus teiktā, ir tas, kas norāda uz piederību. Tad, ja mēs vispār gribam runāt par glābšanas drošību, tad vispirms mums ir jāsaprot, ko nozīmē vispār piederība Kristum. Kā mēs nonākam šajā piederībā. Un izlasīsim sākumu no pirmajiem pantiem. Jēzus viņiem atbildēja: stop. Apstāsimies šeit. Tad, ja mēs redzam, Jēzus atbildēja, tad, lai saprastu atbildi, mums vismaz vajadzētu saprast, kāds tad bija jautājums, vai ne? Tāpēc īsi apstīsimies uz kontekstu. Konteksts ir tāds, ir ziema. Kādu varbūt šobrīd vēlētos ziemu šajā karstajā laikā. Un ir kādi svētki, notiek kādi svētki. Mēs varam apstīties dažus pantus atpakaļ. 22. pantā ir rakstīts: tad Jeruzālemē notika tempļa atjaunošanas svētki, bija ziema. Tempļa atjaunošanas svētki, jeb Hanuka, bija svētki, kuros pieminēja Jeruzālemes tempļa atkārtotu iesvētīšanu 1164. gadā pirms Kristus. Pēc tam, kad Jūda Makabejs bija atguvis un šķīstījis templi, ko bija apgānījis Antiohs 4. Epifāns. Un viņi svinēja šo svētkus katru gadu, līdzīgi kā mēs svinam 4. maiju, varbūt Latvijā kā atjaunošanu, ka mēs atjaunojam mūsu neatkarību. Viņiem tas bija tempļa neatkarības atjaunošana. Un šie svētki ilga 8 dienas un notika novembrī, decembrī. Izrēlā ir bišķiņ cits dalījums mēnešiem, tad tas iekrīt novembra, decembra mēnešos. Un tad šajos svētkos tiek svinēta atbrīvošana no ļauna valdnieka, un tagad šajā brīdī, kad viņi to svin, kad Jēzus staigā pa šo templi, tad valda atkal ļauni valdnieki. Un tie ir romieši, Romas impērija. Un tādēļ Izrēlā šajā brīdī gaisā virmo ļoti lielas ilgas pēc glābēja, ka varētu atkal būt kāds tāds tā kā Makabejs, Jūda Makabejs, kurš varētu nākt un atbrīvot mūs atkal. Gaisā virmo ilgas pēc Mesijas, jeb grieķu valodā Kristus. Grieķiski Mesija ir Kristus. Un tā
notiek šie svētki, un nākamajos 2 pantos ir teikts, Jēzus pastaigājās templī Salamana kolonādē. Jūdi viņu apstāja, vecajā tulkojumā ielenca, un jautāja, cik ilgi tu mūs turēsi neziņā? Ja tu esi Kristus, sāki mums to atklāti. Tātad Jēzus staigā pa šo tempļa pagalmu, un viņam pēkšņi sadrūzmējas apkārt cilvēki un uzdod jautājumu. Jēzus iepriekšējā 10. nodaļā bija stāstījis līdzību par labo ganu. 9. nodaļā viņš bija rādījis lielus brīnumus, tā skaitā dziedinājis kopš dzimšanas aklo. Un tagad viņi redzot un dzirdot šīs lietas, viņi grib saprast, tad tu esi vai tu neesi Kristus. Viņi vēlas skaidru, jā vai nē. Šodien mēs esam līdzīgi nepacietīgi. Tā vietā, lai iedziļinātos faktos un pārbaudītu tos, mēs varbūt atveram ChatGPT un prasām, ir vai nav, konkrēti un ātri. Bet Jēzus tomēr vēlās likt faktiem runāt, un tāpēc šodienas tekstā mēs esam tagad nonākuši līdz viņam. Jēzus viņiem atbildēja, es jums teicu, bet jūs neticat. Darbi, kurus es daru savu tēvu vārdā, tie liecina par mani. Bet jūs neticat, jo neesat no manām avīm. Tad Jēzus šeit parāda 2 lietas. Viņš pasaka, es jums teicu, un darbi. Tātad savā ziņā Jēzus atgādina, es jums gan teicu, gan rādīju, bet jūs neticat. Kāda jēga būtu Jēzum atbildēt, jā, es esmu gaidāmais Kristus? To taču katrs šarlatāns varētu teikt par sevi. To arī mūsdienās daudz saka, mēs pārstāvam Kristu. Bet kāda jēga ir to teikt? Vai tad nav svarīgāk pastīties uz faktiem? Paklausīties, vai vārdi atbilst tam, ko Bībele runā? Paskatīties uz darbiem, vai tie atbilst tam, par ko Bībele sola? Un tad Jēzus uzsver, es esmu teicis, es esmu darījis, bet jūs neticat. Un tad viņš noslēdz šo daļu ar vienu šokējošu teikumu. Vai pamanījāt šo detaļu pēdējā teikumā? Jautājums jums, kādēļ viņi netic? Kādēļ viņi netic? Izlasiet vēlreiz šo teikumu. Es viņu izcelšu. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Vai jums nešķiet kaut kas nepareizi šajā teikumā? Un ar nepareizi es domāju, pretēji tam, ko kristiešu vairākums uzskata, ko mācītāju vairākums varbūt arī sludina. Vai daudz populārāka un pazīstamāka nebūtu doma, kad mēs aizvietotu vārdiņu jo ar vārdiņu tādēļ? Bet jūs neticat, tādēļ jūs neesat no manām avīm. Ja mēs tā rakstītu šo teikumu, tad šķīstu viss ir loģiski. Cēlonis ir neticība un rezultāts ir nepiederība Kristus avīm. Jūs neticat, tādēļ jūs neesat no manām avīm. Tas šķiet loģiski. Bet ko tu vēlies? Cilvēku gudrību un loģiku vai tomēr Dieva versiju? Ja Dieva versiju, tad klausies vēlreiz, ko Jēzus saka. Bet jūs neticat, jo jūs neesat no manām avīm. Tātad neticības un arī ticības cēlonis ir piederība Jēzus avīm. Nevis tu piederi Jēzus avīm, jo tu tici, bet tu tici, jo tu piederi Jēzus avīm. Nevis tu nepiederi Jēzus avīm, jo tu netici, bet tu netici, jo tu nepiederi Jēzus avīm.
Un te man ir tev jautājums, ļoti godīgs jautājums. Vai tu tici, vai tu piekrīti Jēzum? Vai tu piekrīti Jēzum, ko viņš šeit saka? Šī ir cilvēku versija. Šī ir Jēzus versija. Un šo ir, manuprāt, ļoti svarīgi saprast, ja mēs gribam vispār runāt par glābšanas drošību. Ja tu ticēsi tai cilvēku versijai, tad tu nonāksi pie secinājuma, ka glābšana nav droša. Mēs varam no viņas atkrist, un viss ir atkarīgs no manis. Ja es turpināšu ticēt, tad viss būs labi. Ja es neturpināšu, tad es atkritīšu. Bet ja tu tici Jēzus versijai, tad glābšanas drošībai pamatā ir piederība viņa avīm. Un tas mūs aizved pie otrā punkta. Un otrais punkts ir iekšējā sargāšana. Pēc tam trešajā punktā mēs apstīsimies uz ārējo. Ar iekšējo es domāju, kas ir tas, kas mani pasargā no manis paša iekšēji, ko varbūt nevar tā redzēt ārēji. Un pēc tam pastīsimies, kas ir ar to sargāšanu no ārējiem uzbrukumiem. Tātad otrajā punktā Jēzus turpina. Manas avis klausās manā balsī. Tātad uzreiz grib izcelt, viņš tagad runā par manas avis. Tātad ir cita tagad kategorija. Jūs neticējat, jo jūs neesat no manām avīm, bet tagad manas avis, kā viņas atšķirās. Manas avis klausās manā balsī. Es tās pazīstu un viņas man seko. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Viņas nemūžam neies bojā. Tātad tagad ir runa par tiem, kuri pieder viņam, kuri tic tādēļ, ka viņi pieder viņa avīm. Un Jēzus te tātad uzsver, viņš saka, es tām dodu. Tad mums ir vārdiņš dodu. Es tām dodu mūžīgo dzīvību. Vārds dodu ir kā dāvanas došana. Piemēram, Mateja evaņģēlijas 7. nodaļā ir lietots tas pats vārds, un tur ir teikts, ja nu jūs ļauni būdami saviem bērniem dodat labas dāvanas, cik daudz vairāk laba jūsu debes tēvs dos tiem, kas viņu lūdz. Starp citu, šis ir labs pants pagājušajai tēmai, atcerieties par labajiem darbiem. Jēzus tā apstiprina, ka cilvēka daba pamatā ir ļauna, un ļaunās dabas dēļ arī darbi tiek saindēti, pat ja viņi izskatās labi. Tādēļ arī Jēzus avis, ja šie ticīgie nav spējīgi paši paņemt mūžīgo dzīvību, bet Jēzus saka, es tām dodu šo mūžīgo dzīvību kā dāvanu. Un ievērojot vārds, es dodu, ir tagadnes forma. Atkal populārāk būtu nākotnes formā viņu izteikt. Es tām došu mūžīgo dzīvību. Tā ka viņi būs nodzīvojuši savu dzīvi un būs turējuši savu ticību un būs izdarījuši visu, ko kārtīgam kristietim vajag izdarīt. Tad es viņiem došu tur pie debesu vārtiem, es viņiem došu mūžīgo dzīvību. Bet ja es saku, es tām dodu tagadne. Un tagadne arī ir svarīga tam, lai saprastu, vai man ir jau dota šī mūžīgā dzīvība, un ja viņa ir, tā ir mūžīga dzīvība, tad man viņa būs droša līdz galam. Un Jēzus to uzsver, viņš saka ne tikai, ka tā ir tagad dota mūžīga dzīvība, bet nemūžam šīs avis neies bojā. Šis vārdiņš nemūžam grieķu valodā ir izteikts kā maksimāli spēcīgākā galējā forma. Tātad nekādos apstākļos pilnīgi izslēgts, nemūžam viņas neies bojā. Tev varbūt likās, ka kaut kad tomēr varētu iet bojā, jo, piemēram, ticīgais pārdomā, jo viņš izdomā atteikties no Dieva.
Un es cilvēciski saprotu tavu domu, bet Jēzus saka, ne mūžam. Bet kādēļ viņi neies ne mūžam bojā? Kas ir tas iemesls, kas viņu sargās? Šis pāns parāda, ka kaut kas iekšēji notiek viņu dzīvēs, kas nodrošina šo no aiziešanu līdz galam, šo izturēšanu, šo pastāvēšanu līdz galam. Un tā ir kāda ķēde šajā pašā pantā. Viņš saka, viņi klausās, es viņus pazīstu, un viņi man seko. Trīskāršā ķēde. Un tā pirmā daļa ir šī apbrīnojamā pazīme. Viņi klausās. Kristieši varētu arī saukt par klausītājiem, jo viņi klausās. Viņi ne tikai skatās uz ārējo izskatu, viņi ne tikai vadās pēc sajūtām, bet primāri viņi klausās. Tāpat kā mēs šodien klausamies Jēzus vārdos, mēs gribam saprast, ko viņš domā ar šo. Mēs neizlasam to vienkārši tā, izskrienam cauri un tad paliekam pie mūsu cilvēciskās gudrības, bet mēs gribam saprast, ko Jēzu tu šeit domā. Un tā ir arī tā forma, kā cilvēkam vispār veidojas ticība. Jūs zināt, Romiešiem 10:17, ticība rodas no pasludinātās vēsts, kas ir slikts tulkojums latviešu valodā, jo oriģināla tekstā un arī angļu valodā ir iztulkots faith comes from hearing. Iztulkojot šo burtiski, tātad ticība nāk no dzirdēšanas. Ticība nāk no dzirdēšanas, bet no kurienes nāk dzirdēšana? Caur Kristus vārdu. Tātad mēs esam tie klausītāji. Šis vārds dzirdēšana šeit ir ar to pašu sakni kā vārds klausās. Viņi šīs avis klausās. Tas pats vārds, tā pati sakne. Tātad ticīgie svētie izpirktie ir klausītāji. Viņi klausās Dieva vārdā. Viņiem interesē Dieva vārds. Un tieši tas ir tas mehānisms, kā viņi tiek iekšēji pasargāti no šīs atkrišanas, jo viņi klausās. Svētais gars un Jēzus var runāt uz viņiem, jo viņiem ir atvērts šīs durtiņas, šīs ausis, lai klausītos un ļautos viņa vadībai. Un tādēļ, kad viņi klausās Jēzu kā savā ganā, tad viņas pazīst Jēzu, viņas pazīst īsto Jēzu, nevis to Jēzu, kuru varbūt tu iztēlojies savā galvā, vai to Jēzu, par kuru citi stāsta, kas neatbilst Bībeles Jēzum, bet tu iepazīsti viņu, un tāpēc tu nonāc pie otrās daļas. Jēzus par viņām var teikt, es viņas pazīstu, un viņas pazīst mani. Mēs esam pazīstami viens otram. Tikai tie, kuri klausās Jēzu, pazīst viņu, un viņš attiecīgi pazīst viņus. Un šie vārdi atgādina, varbūt jūs arī mazliet atgādina vienu no baisākajiem pantiem jaunajā derībā, jo tas pats vārds pazīt ir lietots arī tur, un tas ir Mateja evaņģēlijas 7. nodaļā, kur Jēzus saka, daudzi tajā dienā man sacīs, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā nepravietojām, vai mēs tavā vārdā neizdzinām dēmonus, vai tavā vārdā daudz brīnumainus darbus nedarījām, un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis. Nos no manis jūs ļauna darītāji. Tas pats pazinis tikai negatīvā veidā. Šie domā, ka viņi pazīst Jēzu. Viņi pat sauc viņu par kungu. Viņi pat ir daudz lietas darījuši Jēzus vārdā. Brīnumainas lietas šķietami. Un mēs atkal te varētu runāt par labajiem darbiem. Cik labi tad bija šie darbi, kur izskatījās labi, bet ja tu nepazīsti Jēzu, tad tavi darbi nebūs labi. Vienalga, cik viņi labi izskatās. Vienalga, cik reizes tu piemini Jēzus vārdu, darot šos darbus.
Jēzum ir citas domas par šiem darbiem. Pastieties, jūs ļauna darītāji. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi nepazīst īsto Jēzu, un Jēzus nepazīst viņus. Un šeit parasti cilvēki saka, jā, bet viņi varbūt bija patiesi kristieši, un te viņi kaut kādā brīdī atkrita. Šodienas tēma. Jēzus saka, nē, es jūs nekad neesmu pazinis. Šo raksturvietu lieto arī, lai pamatotu glābšanas drošību. Jo tie, kurus Jēzus atraida, tiem viņš pasaka, es jūs nekad neesmu pazinis. Nav neviens brīdis bijis šajā dzīvē, kad jūs un es būtu pazīstami bijuši. Kā Dievs un Dieva bērns. Protams, Jēzus zina visus, Jēzus zina, cik mati ir uz galvas un visu pārējo, bet pazīt viņu personīgi kā glābēju, kā savu kungu, kā savu Dievu. Un tas vēlreiz apstiprina to, ka Jēzus saka, bet tie, kuri iegūst šo glābšanu, viņi nemūžam to nepazaudēs. Šis nekad nebūt pazīstamam ir pretstats nemūžam glābšanas nezaudēšanai. Un kāds tomēr teiks, jā, bet es pazīstu cilvēkus, kuri bija draudzē, bija ticīgi, šķietami, bija ar darbiem, kuri noteikti rāda, ka viņi bija kristieši. Un tagad viņi ir aizgājuši prom. Patiesiem Jēzus sekotājiem, Jēzus avī, notiks tas, ko Jēzus saka kādā līdzībā Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā. Viņš saka, kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, redziet, avis, tās ir tad Jēzus, kuram ir 100 avis. Vienu pazaudējis, neatstāja tās 99 tūkstnesī un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod. Līdz to atrod. Viņš meklēs, līdz viņš viņu atradīs. Un atradis avi, viņš to ceļ uz saviem pleciem, priecādamies un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Jēzus avis nemūžam nepazudīs, tāpēc, ka viņš viņām ies pakaļ un rūpēsies par to, ka viņas tiek atrastas un pārnestas mājās. Pārnest mājās ir glābšanas drošība. Viņš iet, viņš meklē, līdz atrod un pārnes mājās. Un tie, kuri ir bijuši draudzē un ir aizgājuši prom, varbūt Kristus viņus šobrīd meklē. Bet varbūt viņi nekad nav bijuši pa īstam klausītāji, kuri Kristu ir iepazinuši un aizgājuši prom no ticības, kur nav bijusi īsta ticība. Līdzīgi kā Jēzus to saka šiem cilvēkiem, kurš saka, kungs, kungs, bet mēs taču darījām. Mūsu ticības apliecība arī runā par šo, un viņi saka 3. pantā, lai gan Sātana un pasaules kārdinājumu viņos palikušās samaitātības pārsvara un savas pasargāšanas līdzekļu atstāšanas novārtā dēļ, viņi var krist smagos grēkos un kādu laiku tajos palikt. Tādējādi izraisot Dieva nepatiku un abēdinot viņu svēto garu, piedzīvojot savu žēlastību un mierinājumu mazināšanos, savu siržu nocietināšanos un sirdsapziņu ievainošanu, kaitējot citiem un izraisot viņos piedauzību un nesot pār sevi laicīgus sodus, tomēr viņi atjaunos savu grēku nožēlu un caur ticību Kristum tiks pasargāti līdz galam. Šī ticības dāvana, kuru Kristus ir viņiem devis, tiek saglabāta viņos, jo Jēzus iet un meklē un atrod savus nomaldījušās avis un aizved tās mājās. Un tā
Viņi klausās, Jēzus viņus pazīst, un tāpēc viņi seko. Šī ir tā trīskāršā ķēde, kas iekšēji pasargā šos cilvēkus, šīs avis. Bet ir arī kāda ārēja sargāšana, un tas mūs aizved pie pēdējā punkta. Un tur Jēzus pabeidz ar šiem vārdiem. Un neviens tās neizraus no manas rokas. Mans tēvs, kas man tās devis, ir par visiem lielāks. Un neviens tās nevar izraut no mana tēva rokas. Es un tēvs, mēs esam viens. Šis pants ir tādām galējībām. Neviens lielāks par visiem, neviens. Ja es šeit atklāju vēl papildus neticams drošības līdzekļus. Viņš saka, neviens tās neizraus no manas rokas, tātad Jēzus pats tur šos cilvēkus, kuri ir izglābti šīs avis. Un vienlaikus šis pants parāda, ka te notiks mēģinājumi izraut. Neizraus liecina par to, ka būs mēģinājumi raut. Viņš tur viņus, bet nāks kādi un viņi raus un viņi mēģinās dabūt tevi prom. Kādi cilvēki ar savām šaubām, ar savu rīcību. Velns, dēmoni. Cik stiprs tu būsi, lai pasargātu sevi no šiem ārējiem uzbrukumiem? Vai viss ir atkarīgs no tā, cik stipri tu turies pie Jēzus, tevi rauj aiz kājām prom un cik stipri tu pieturēsies pie viņa? Tas pats Čārls Spērģens ir teicis, nevis tas, ka tu turies pie Kristus tevi glābi, bet gan tas, ka viņš tur tevi. Tātad, Jēzus šeit atklāja, ka ne tikai viņš tur, bet nākamajā teikumā, ka pat arī tēvs tur. Un ja teiciens dubults neplīst kaut kur ir spēkā, tad noteikti šeit. Jo dubults visspēcīgums tur mūs. Dubults neplīst. Viņa tvēriens, viņa dubultais tvēriens neplīsīs. Vai pamanījāt, vai jūs esat kādreiz aizdomājušies par to, lasot šo pantu, ka divas rokas tevi tur? Divas vispēcīgas rokas tevi tur. Abas tur tevi vienlaicīgi. Jēzus roka tevi tur un tēva roka tur. Kad tu domā par glābšanas drošību, tad domā par šīm divām rokām. Kurš ir spēcīgāks par šīm rokām? It kā tas nebūtu jau pašsaprotam, bet Jēzus to vēlreiz arī pasaka. Mans tēvs, kas man tās ir devis, ir par visiem lielāks. Par visiem lielāks. Neviens nespēja izraut, jo neviens nav ne tuvu tik liels kā tēvs un tik spēcīgs. Un ja tu uzdrošinies kaut vai teorētiski padomāt, kas tad varētu būt tomēr spējīgs man izraut? Kas kaut vai teorijā varētu būt tas, kas man izraus no šīs tēva un Kristus rokas? Tad apostols Pāvils arī padomāja par to, un viņam ir saraksts. Viņš romiešu vēstules 8. nodaļā pēdējos pantos uzdod šo jautājumu. Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Kristus turēšana, mūsu turēšana ir viņa mīlestība. Tā ir viņa mīlestība, ka viņš tur mūs. Un viņš jautā, vai bēdas? Tā kā tev uznāk dzīvē bēdas, vai tas tevi aizvedīs prom no Kristus? Vai nelaimes, ka tu piedzīvo kādu traģēdiju dzīvē, vai tas tevi aizvedīs pie tā, ka tu atmetīsi Kristu, ja viņš tevi tur? Vai vajāšanas? Mēs Latvijā esam svētīti šajā ziņā, bet pasauli pilna ar kristiešu vajāšanām. Un caur Kristus vajāšanām patiesībā evaņģēlijs atnāca līdz Latvijai.
Jo vajāšanas bija tās, kas kristieši padarīja arvien stiprākus un stiprākus un stiprākus. Viņi sāka plēsties pa visu pagānu pasauli. Vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens. Un Pāvils saka, bet visā tajā mēs pāram esam uzvarētāji. Tāpēc, ka mēs esam tik stipri. Tā viņš saka. Pateicoties mums, mūsu tvērienam. Nē, viņš saka, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagadne, nec nākotne, šito pasvītrojam, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt. Nespēs šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Dieva mīlestība ir tēva rokas tvēriens. Un parasti cilvēki šeit saka, nu jā, tās visas lietas jā, bet es pats taču varu, es vienīgais spētu atteikties no Dieva. Pāvils saka, nedz kāda cita radīta lieta. Tu neesi radīts. Vai tu tēvs nav lielāks arī par tevi? Viņš ir par visiem lielāks. Džeims Pakers ir teicis, tava ticība nezudīs, kamēr Dievs to uztur. Tu neesi pietiekami stiprs, lai atkristu, kamēr Dievs ir apņēmies tevi noturēt. Man liekas, visi šie panti parāda, ka Dievs ir apņēmies mūs noturēt. Un ticības apliecībā vēl vienu īsu citātu gribu izcelt. Lai gan daudzas vētras un plūdi ceļas un triecas pret viņiem, tomēr tie nekad nespēs viņus atraut no tā pamata un klints, pie kuras viņi ir ticībā cieši piestiprināti. Tā nu apkopojot, runājot par glābšanas drošību, ja es šeit atklāju, ka visam pamatā ir piederība viņa avīm. Un tā ir dāvana. Vienlaikus tā ir arī mūsu atbildība atsaukties Dieva vārdam, klausīties tajā. Nevis skriet pakaļ cilvēku versijām, cilvēku gudrībai, bet klausīties viņā, ko viņš saka pats par sevi. Citādi tu nevari būt drošs, vai tu esi vispār viņa avju ganāmpulkā. Otrkārt, šis atklāja, kad notiek iekšēji sargāšana caur Dieva vārda klausīšanos. Un tad mēs viņu pa īstam iepazīstam, un tad mēs esam gatavi sekot tam, kā 23. psalmā mēs lasījām, tam ganam, kuras zīzli tu redzi, jo tu pazīsti viņu, un viņš tevi iepriecina. Un visbeidzot, par ārējo sargāšanu, kur gan Jēzus, gan Dieva tēva roka tevi tur, un neviens nemūžam nespēs izraut no šīm divām rokām. Un tā nu noslēgumā es vēlos tev uzdot jautājumu, kāda ir tava reakcija uz šo? Kāda ir tava reakcija? Principā ir tikai divi varianti. Pirmais ir, ka tu to noraidi, ka tu to nespēji pieņemt. Un, godīgi sakot, es tev cilvēciski arī saprotu. Tāpēc es teicu, šī ir tēma, par kuru ir jādomā, bet ja tu gribi iepazīt Kristu tādu, kāds viņš ir, tad ir jāuztver nopietni. Bet varbūt tu tiešām sāki, es to nespēju pieņemt. Tad tu nebūsi viens. Lielākā daļa kristīgās pasaules šo nepieņem. Viņi būs tavā pusē. Viņi teiks, vajag baidīties no tā, ka mēs varētu atkrist no ticības. Jo caur bailēm, šo bijību, tad mēs arī būsim jūtīgāki pret grēku. Lielākā daļa kristiešu būs tavā pusē.
Bet zini, kurš vēl būs tavā pusē? Tie cilvēki, kuri tajā dienā aplenca Jēzu. Jo nākamais pants pēc mūsu teksta skan šādi. Jūdi atkal sanesa akmeņus, lai viņu nomētātu. Viņiem nepatika šī Jēzus atbilde. Viņiem nepatīk, ka Jēzus tā runā. Viņiem nepatīk, ka Jēzus paceļ sevi Dieva lomā. Dieva lomā, kuram ir kontrole pār visu. Negribās atdot viņam visu kontroli. Bet tā bija jau problēma ēdenē. Pirmais grēks bija par šo pašu – atdot kontroli Dievam. Tā bija problēma, kā mēs redzam Jēzus laikā. Un tā ir problēma arī joprojām šodien mūsu sabiedrībā, mūsu arī kristiešu vidē, kur mēs gribam būt tie, kuri tur šo kontroli savās rokās. Tādu Kristu mēs negribam. Tādu mēs labāk nomētāsim akmeņiem un turēsimies pie mūsu pašu izveidota Mesijas tēlu, kuru mēs gaidām, kurš virmo gaisā, bet mēs gribam tādu tēlu. Un 8 pants vēlāk notiek vēlreiz tas pats. Tad tie atkal viņu mēģināja satvert, bet viņš tika no viņiem prom. Bet ir iespējama arī otra reakcija. Un otra reakcija uzreiz ir pēc šī panta, kur mēs lasām. Un daudzi nāca pie viņa. Viņi runāja. Jānis, tas ir Jānis Kristītājs, gan nav darījis nevienas zīmes, bet viss, ko Jānis sacīja par šo, ir patiesa. Un daudzi tur sāka ticēt viņam. Tātad šeit mēs redzam klausītāji. Viņi dzirdēja, ko Jānis liecināja par Jēzu, un viņi skatās, bet tā ir patiesība. Tas ir kaut kas, varbūt manam prātam grūti saprotams, bet tā ir patiesība. Un tas skaistais šeit ir, ka mēs redzam, kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi klausīties, viņi iepazīst viņu, viņi sāk ticēt viņam un viņi seko viņam. Tā ir šī trīskāršā ķēde, kas šeit sākās šo cilvēku dzīvē. Un tas ir liels ieguvums, kurā šie cilvēki dodas, viņi dodas Jēzus ganāmpulkā. Un pašā noslēgumā es gribu vēlreiz uzdot to jautājumu, ar kuru sāku. Ko tu iegūsti, ticot, ka tu tomēr vari pazaudēt savu glābšanu? Kas ir tie ieguvumi, paliekot pie šīs atziņas? Lūksim Dievu. Debes Tēvs, paldies par tavu skaisto vārdu. Paldies, kungs, ka tavs vārds ir tava griba, tavs prāts, kurš atklājās mums cilvēkiem. Paldies, ka tavs vārds ir tik atšķirīgs no mūsu domāšanas veida. Tāpēc mēs redzam, ka tas nav cilvēku radīts vārds, bet tas ir kaut kāda lielāka prāta veidots vārds. Un mēs gribam klausīties tevī, kungs. Mēs gribam tevi iepazīt pa īstam. Mēs to tiešām vēlamies, un tāpēc lūdzu katram, kuram arī ir šaubas par šo, lūdzu dod mierinājumu, lūdzu dod, ka atgriešanās pie tava vārda būtu tas, kas pārliecina, nevis tas, ka kāds runātājs priekšā to saka. Lūdzu, kungs, lai tavs vārds spiežās cauri maniem vārdiem, jo es neesmu nekas, bet tu esi viss, kungs, un mēs gribam tevi iepazīt. Un paldies par tavu glābšanu, kur tu esi mums izpircis ar savu nāvi, ar savu upuri, kur mēs arī vēlamies tūlīt pieminēt svētajā vakarēdienā. Bet paldies, ka tu arī parūpējies par to, lai šī glābšana tiktu nodnesta līdz galam, ka mēs spējam pastāvēt līdz galam. Tu esi par visu parūpējies, kungs. Paldies tev par to. Mēs vēlamies ar savām dzīvēm tev dot kaut vai nelielu daļu atpakaļ
dzīvojot pateicībā, dzīvojot klausīdamies Tevī, dzīvojot paklausībā, sekojot Tev.